vai tiešām tā mana ideja ir tā vērta, lai kāds cits to lasītu, vai es vienkārši gribu tērēt sabiedrības laiku. Tu producēji televīzijas šovu Šefpavāra līga. Tas bija kaut kas tāds, kas kustina visu industriju vai visu nozari. Man arī ļipi trīcēja, man bija bail par to mērogu kā tādu. Man liekas, tev apgrozījums tur 200-500 tūkstoši, nezinu, galvenais ir, lai būtu interesanti. Un man ir bijis ļoti interesanti 15 gadu, ļoti. Šis ir podcasts Pie galda. Jā, vēl viens podcasts, bet par ēdienu pirmais. Par ēdienu mēs taču runājam katru dienu mājās, darbā, sociālajos tīklos. Tieši tāpēc nolēmām šīs sarunas padarīt plašākas, aicinot pie galda dažādus ar kulināriju saistītus cilvēkus. Tiekamies pie galda! Pie galda šodien ir cilvēks, bez kura Latvijas kulinārijas mēdīju pasauli izskatītos pavisam citādāk – Liena Vilnīte. Pirms 15 gadiem viņa nolēma izdot kulinārijas žurnālu Pie galda, un šodien tas ir veikala plauktos palicis vienīgais drukātais mēdījs. Čau, Liena! Čau! Ja tu varētu izvēlēties, kā tev sevi pieteikt, kā tu gribētu, lai par tevi saka, kas tu esi? Liena Vilnīte, vienādības zīme? Avantūristi. Jauno ideju ķērāju. Katrā ziņā es noteikti nesauktu sevi par pavāru, nesauktu sevi par baigo baudītāju, bet man ir ļoti svarīgi tā kā saredzēt kaut kādas jaunas iespējas, un man vispār nav bail viņās mesties iekšā un realizēt. Kā to cilvēku sauc? Avantūristi? Jā. Labi, atbildi pieņemt. Iesildošie jautājumi. Ja tev jāizvēlas viens ēdiens, ko ēst visu atlikušo dzīvi, kas tas varētu būt? Mundie ir kartupeļi. Tas ir krāsnī cepti kartupeļi ar visu mizu pārlaustas pusēm, uzlikts virsū tā kā mega daudz sviests un sāls. Tos varētu ēst katru vakaru. Bet es vairs nevaru, man ir pār 50. Vai tu atceries pirmo ēdienu, ko tu gatavoji? Jā, kad es iepazinos ar savu vīru, es dzīvoju ģimenē, kurā bija 2 saimnieces virtuvē, līdz ar to 3. es tur vispār nebija vajadzīga. Un, vienmēr cikot, man tur nebija vispār iespēja izpausties. Un tad, kad mēs sākām dzīvot kopā, es vispār neko nemācēju. Mēs patiesībā pirmajās dzīves gados kopā mēs ēdām tikai kartupeļus saceptus uz pannas ar speķi un sīpoliem. Un es mācēju tikai novārīt cīsiņus un šitos kartupeļus ar speķi un sīpoliem, ko iemācīja mans vīrs. Un tad pamazām kaut kā, viņš baigi gudrais bija. Kad piedzima jau bērni un viss, un es bišķi vairāk biju mājās, man nekas cits neatlika kā sākt pārņemt no viņa tās kulinārās prasmes, baigi daudz, ja nebija ko pārņemt, jo viņš jau tur neizpaudās, bija tikai kartupeļi ar speķi un sīpoliem. Līdz ar to faktiski tas viss, tas tik ļoti skaisti pārbrauc no tās viņa atbildības uz manu, ka tagad es esmu vienīgā saimnieces virtuvē. Un tu esi ar to mierā izklausies? Es esmu ar to pilnīgi mierā, jā. Pilnīgi mierā. Es pēc negribu nemaz dalīt nevienu. Virtuvi? Virtuvi, jā. Nosauc 5 produktus, kuriem vienmēr ir jābūt tavā leduskapī vai virtuvē? Krējums, jo mūsu ģimenē krējums kečup vietā, ar to var apēst pilnīgi visu. Tad tagad veikali dod tos topus, ko tu pērc. Gadā visvairāk pirktākie produkti, kas ir šausmīgi smieklīgi. Man ir biezpiens, tad avokādo, bekons un olas. Olas, jā. Un kas varētu būt 5. 5. tur tāds mainīgs. Krējums, es jau teicu 5. Jā, sanāk. Diezgan daudz proteīnu. Jā. Labi, ķeramies klāt pie darbiem. Pirms 15 gadiem tu nolēmi izdot žurnālu Pie galda. Tajā laikā droši vien nebija tāda sajūta, ka kaut kādā brīdī žurnāli vairs nebūs vajadzīgi. Kāds bija tajā laikā? Kāpēc tu vispār izdomāji izdot žurnālu? Kāpēc tas bija svarīgi tajā laikā? Un kāda bija vispār tā drukāto mēdīju pasauli tajā laikā? Pirms 15 gadiem es vadīju laikrakstu Diena. Un tas bija lielais krīzes gads, kad laikraksts Diena pazaudēja 70% no
apgrozījumu viena gada laikā, jo faktiski pilnībā sabruka viss reklāmas tirgus, pilnībā beidzās sludinājuma tirgus. Atceraties, kādreiz mēs visu darbu meklējām, dzīvokli pārdevām, paziņojām, kāds nomirst tikai vienīgi caur laikrakstu. Un toreiz laikrakstiem bija tā, ja kāds slavens nomira, tad bija laimīgā diena, jo tad bija reāli ienākumi reklāmas nodaļā. Un faktiski es biju tieši laikrakstā tajā gadā, kad bija milzīgi krasa izmaiņa, un tas vienkārši notika ļoti ātri. Un to bija ļoti grūti saglābt. Un, tas nesa milzīgas pārmaiņas, milzīgu stresu un arī kaut kādā ziņā milzīgu izdegšanu. Un pēc tam, kad mēs ar Neliju Ločmeli, kas bija toreiz galvenā redaktore laikrakstam Diena, bijām pārveidojuši pilnīgi visu to biznesa modeli un pārkārtojuši visu to, kā top ziņas un kā top laikraksts. Un daudz maz jau tikuši līdz atpakaļ tādā normālībā, kad laikraksts var arī pelnīt. Tajā brīdī īpašnieki pārdeva laikrakstu oligarhiem. Un visa redakcija vienkārši pacēla cepures un aizgāja prom. Es aizgāju kopā ar viņiem, bet visi uz mani skatījās tādu mazu skaldību, jo es biju stāvoklī, man piedzima 3. bērns, un tad visi uz mani skatījās un teica, kā tu to zināji jau pirms 7 mēnešiem? Es nezināju. Bet man vienmēr ir bijis šis tāds, es nezinu, sargaņģēlis. Katrā ziņā es nenormāli ticu, ka ar mani notiek viss, kam ar mani ir jānotiek. Kaut gan varbūt tajā konkrētajā brīdī es tā nedomāju, bet ja tu paej višķiņas priekš, tad tu redz, ka viss ir bijis, lai arī grūti ļoti, lai arī smagi, tas viss ir bijis man par labu, man vajadzīgs. Un tādā stāvoklī, tajā vidē, faktiski es arī radās tā mana ideja. Es negribēju vairāk atgriezties top managementā, es negribēju vadīt lielus uzņēmumus. Droši vien, ka es toreiz tā baigi neanalizēju, vai tā bija depresija, izdegšana, vai kas tas ir. Tagad tas ir moderni, bet pirms 15 gadiem es vienkārši absolūti nespēju sev iedomāties vairāk vadīt lielu uzņēmumu, gribēju kaut ko savu. Un man bija mazs bērns mājās, man bija milzīgi daudz brīva laika. Es varēju sēdēt un domāt, ko tad es darīšu. Un tā mana pamatdoma bija nevis tā kā, es izdošu žurnālu, bet man gribējās izdot kaut ko tādu, kas nav, kaut ko savienot kopā žurnālu ar katalogu vai kaut ko tādu. Tā pirmā doma pie galdam bija paņemt tādu biznesa modeli savā veidā no kataloga un paņemt biznesa modeli no žurnāla. Žurnālam izdevām kulināro žurnālu, kurā bija 12 receptes tikai, bet viņām visām bija perforētas lapas, un tā doma bija, ja tev kaut kas patīk, tu izrauj un ieliec vākos un saglabā. Jo faktiski tajā laikā, pirms tiem 15 gadiem, bija arī modē, tur bija tāds, kad varēja dabūt tādas kartītes receptēm, un cilvēki mājās vai likt tādās kastītēs, vai arī lika vākos lielos. Tā kā mēs kaut ko šitādi mēģinājām. Un tad ēdiens nebija tā, ka man ir obligāti vajadzīgs ēdiens, bet ēdiens bija tā tēma, kurā es jutos komfortabli. Un likās, pirmā tēma, pirmais žurnāls būs par ēdienu. Un tad varbūt otrais, ja tas viss aizies, būs par turismu, un tad trešais būs par mājas iekārtošanu. Vienmēr sakot, viss, kas man patīk. Ambīcija liela bija. Jā, bet apstājās pie ēdienu. Bet tas diezgan ātri aizgāja veiksmīgi. Cik pagāja ilgs laiks, kopš tu sāki to darīt, ka tu izdevi žurnālu, līdz tu saprati, ka šis varētu būt arī mans darbs, kas varētu to turpināt, ka tas nav tikai kaut kāds hobijs vai tāds vienkārši speciāli izdevums viens. Man nebija jau no paša sākuma doma, ka tas varētu būt tikai hobijs. Katrā ziņā bet es esmu šausmīgi pozitīvs cilvēks. Tādā ziņā, ka man vienmēr liekas, ka būs labāk nekā beigās ir. Katrā ziņā, un tas biznesa modelis, ko es biju uzbūvējis, viņš bija jāizdala nevis ar 2, bet ar 4. Katrā ziņā to nevarēja izdzīvot. To pilnīgi mierīgi nevarēja izdzīvot. Līdz ar to es darīju arī blakus darbus. Toreiz es arī iesaistījos žurnālā Ir un biju žurnālā Ir vadībā paralēli. Un tikai faktiski, es teiktu 5 gadi, kad mēs tā pamazām izaugām līdz kaut kam. Tas nebija tāds baigais sprādziens veiksmes, jo savā ziņā es esmu arī piesardzīga. Es tā nelikšu uzreiz, ja es neesmu pirms tām izreikinājis, tad es nedarīšu. Un man visi jau apkārt zina, sauc man par cilvēku Excel, bet, jā, man ir vismaz uz papīra ir jānopelna.
lai es kaut ko sāku darīt. Nu, man jābūt tomēr tam, es brīnumiem neticu. Man tomēr ekonomisti izglītība. Nu, varbūt tas arī ir pamatā tam, kāpēc šis žurnāls vēl šobrīd ir pieejams veikalu plauktos, un 15 gadus tas ir spējis tā kā izturēt konkurenci. Jā. Bet turpinot par pirmajām lietām tavā profesionālajā gaitā, pirmā tavas izdevniecības grāmata bija Annas Pānas kūks, par kuru tā kā joprojām runā, ka tā ir viena no labākajām kulinārijas grāmatām. Kā tev šķiet, kas bija šīs grāmatas panākuma atslēga? Jo tajā laikā neizdeva daudz grāmatas. Protams, ka tika izdodas ik pa laikam, bet tā bija tāda, man liekas, es pati atceros, es ar tevi vispār pat nepazinu, bet tā bija grāmata, kur tā kā visi gribēja, kas kaut cik gatavoja kūkus. Kas tur bija tāds, kas tur izdevās tik ļoti labi? Tur bija ļoti liela deksme un gribēšana to darīt. Un tāds baigais sapnītis, kurā visi metās iekšā ar ļoti garšīgi. Gan pati Anna, kas faktiski tā bija viņas ideja. Viņa teica, Liene, tu uztaisīji žurnālu, mēs uztaisījām raidījumu, tagad es gribu pavārt grāmatu, neviens cits, tu nevari izdomāt, kā to izdarīt. Un patiesībā jau mums arī nebija nekāda izdevniecības pieredze kā tāda, kā izdot grāmatas, jo tas atkal ir cits veids, tas nav tā kā izdot žurnālu, tur ir viss savādāk. Un mēs izgājām cauri tām stadijām un kā tas būtu jādara, riskējām, bet tur bija tāda baigā, tāda deksme iekšā, gan no Annas puses, gan no fotogrāfa, gan kā tas pirmais makets tapa, un tas viss bija tāds... ar tādu baigo mīlestību un tādu ļoti lielu gribēšanu. Katrā ziņā tādu ziņojumu kosmosā pa taisno mēs to ļoti, ļoti gribam, un tad tas kaut kā sanāk. Tā deksme mums ir pierādījusies kā veiksmes faktors, es domāju, daudzos projektos. Tāpēc man patīk tā jaunatklāšana, to, ka tu satiec to cilvēku, kuram tās acis spīd, un tu vari pielikt klāt to savu zināšanu, to savu pieredzi, to savu vēlmu uzdrīkstēšanos, un arī bišķi maciņu, un tad tur lai top. Anna Panna, Linda Vilmansone, Našķoties Zana, Uģis Sveits, Katrīna Māma, Renārs Purmalis, Elizabete Valūjeva, Dana Gulba. Visiem šiem cilvēkiem ir bijusi saistība ar izdevniecību tapt. Un katram no viņiem tas ir bijis savā ziņā tāds tā kā atspērienu punkts viņu profesionālajā dzīvē. Vai tev ir talants tā kā redzēt cilvēkos potenciālu? Es nezinu, vai tas ir talants, bet tur atkal ir tas stāsts par deksmi. Ja tas cilvēks atnāk pie manis uz sarunu, un es sajūtu, ka viņā ir tāda baigā uguns un baigā deksme, un ja tā ideja nav pilnīgi garām, tad es esmu gatava riskēt. Jo tā deksme ir tiešām tas, ar ko tu vari atslēgt durvis. Un, man liekas, tā deksmē pieliekot klāt to zināšanu un to mācēšanu, tas tur ir pareizā kombinācija. Bet tā deksme ir nenormāli svarīga. Un es atceros, kā Dana atnāca pie mums uz izdevniecību. Mēs bijām izdevuši pāris pavāru grāmatas. Viņa atnāk un saka, es gribu grāmatu par bērnu audzināšanu. Kā palaist bērnu dārziņā? Es domāju, kāds sakars? Mēs izdodam kulināru žurnālu receptes taisam. Kāds sakars ar bērniem? Dana saka, es ļoti skatos caur tās jūsu pavāru grāmatas. Viņās ir tik skaists vilts. Es gribu, lai mana grāmata nav tā kā parasta pamācība grāmata, pelēka tur ar dažām ilustrācijām. Es gribu, lai viņi tik skaisti kā ir recepšu grāmata tieši tāda. Un viņi to tik skaisti stāstīja, un tik deksmīgi, un tik ļoti ar tādu, tur nevarēja pateikt nē vienkārši. Un ja tev ir iespēja, un tas pat nav tā kā, tur nav nekāds mecenātisms, tur vienkārši ir, tas ir vienkārši saliekās kopā tā deksme, tā ideja, un tu pieliec klāt to pieredzi, to maciņu, kas palīdz to ideju realizēt, un beigās tur viss notiek. Un beigās viss arī kaut ko no tā nopelna. Jā, agrāk izdot grāmatu, tas varbūt likās kaut kāda neiespējamā misija, vai kaut kāds vēlais sapnis kaut kā dzīvē. Bet šobrīd mūsdienās grāmatas izdod, es teiktu, gan katru mēnesi ir kaut kas jauns. Protams, ir romāni, ir visādas tur uzturu plāni, ir biogrāfijas, ir visādas stila grāmatas, rokas grāmatas un apzinības, tur dienas grāmatas un tam līdzīgi. Bet šajā laikā, kad viss ir digitāli, kā tev šķiet, ka pēc vispār cilvēkiem ir aktuāls vēl grāmatas? Grāmata ir tā kā
Tāda, nezinu, ar ko varētu salīdzināt, bet, kad tu iemet Googlā kaut kādu ideju, tev izmet tā kā 1000 iespējas kaut kādām krātuvēm. Tad grāmata jau ir izvēle tai vienai no tām 1000 iespējām. Tu tā kā nevis ievadi recepšu meklētājā medus kūku, bet tu ievadi iekšā Annas Pannas medus kūku un tā kā konkretizē. Un, man liekas, tā grāmata savā veidā jau ir par to, ka tu jau kaut ko zini, ko tu gribi, un tā jau ir tava izvēle. Un tad vairs nav jāmeklē tālāk. Tu jau esi tā kā nokonkretējis to izvēli, tu viņas paņēmis, nopircis, tu esi investējis, tu ielicis plauktā, un tu jau tā kā ietaupījis laiku, esi pret to milzīgo pasauli un tām milzīgajām iespējām, kas ir. Es nezinu, vai es to varēju saprast. Bet vai tu vari pastāstīt, tad tas varbūt savilksies ar to iepriekšējo jautājumu, kā notiek grāmatas izdošana? Šajā laikā, kad tik daudz gribu, viņam liekas, ka tas jau ir ļoti vienkārši. Kā notiek grāmatas izdošana? Tādam parastam cilvēkam, kas neko nezina par izdevniecību un jebkādā formātā, vai tas ir žurnāls vai grāmata, cik sarežģīti tas ir un ko tas prasa no autori? Tu esi ļoti daudz grāmatas jau izdevusi, un tu varbūt var tādu esencīti iedot mūsu klausītājiem. Tur vajag, pirmkārt, ir jābūt ļoti skaidrai idejai, ir jābūt skaidram plānam, kas tur būs, vienot sakot. Jo bieži vien cilvēkiem liekas, es gribu rakstīt grāmatu par kaut kādu tēmu, bet tad tas pirmais, ko es saku, uzliec uz papīra satura plānu, kas tev tur būs tajā tēmā iekšā, un apmēram uzraksta, cik apjomīgi tas būs par katru jautājumu. Un bieži vien cilvēki atdurās pret to, ka tā viņu vēlēšanās par kaut ko rakstīt, beigās atdurās pret 30 lapspusēm, un to izlasīs labākā gadījumā mamma un vīrs. Bet tad tā kā pirmais ir tāds testiņš, vai tiešām tā man ideja ir tā vērta, lai kāds cits to lasītu, vai es vienkārši gribu tērēt sabiedrības laiku. Un, ja tu tiec šitam pāri, tam savā ziņā viltvāru sindromu arī, tad faktiski tālāk jau ir smags darbs. Tālāk ir vai jāraksta, vai jābildē, vai jāfotografē, vai jācep kūks. Un tas viss jāfiksē, jāmeklē kāds, kas to var salikt kopā maktā un kas ir gatavs arī to pēc tam nodrukāt. Nodrukāt jau nav problēma. Vienkārši ir vajadzīgs arī diezgan liels finansējums tam apakšā. Jo tomēr viens grāmatas izdošana ir kādam jāapmaksā. Neviens pa brīvu to nedara. Neviens to nedara uz parādu, neviens to nedara arī pēcapmaksājam. Tā kā faktiski ir vajadzīgs pirmkārt ļoti skaidrai pārliecībai, ka tas, ko es gribu pateikt grāmatā, ir kādam vajadzīgs un ka tiešām tas ir tā vērts, lai to uzliktu uz papīra, jo tur atkal ir tas, ko es teicu par to search, kas ir kaut vai, es nezinu, mākslīgo intelektu un visu, un ko tev piedāvā Google search. Atkal, vai tu tā kā esi gatavs neaizņemt to cilvēku laiku, bet tiešām iedot viņam koncentrētu, vērtīgu atlasītu informāciju vai izklaidi gatavs formā uz papīra, un tad plus finansējums un cilvēki, kas tev var palīdzēt to izdarīt. Jo mēs jau visu nemākam. Mēs nemākam maketēt, fotografēt, rakstīt, UTT. Mums ir vajadzīga komanda, kas to izdara. Un tā komanda ir vai tad jāmotivē savādāk, vai arī jāapmaksā viņa darbs. Labi, tātad tur vienkārši vajag finanses. Bet ja tas viss ir, vienalga kādā veidā dabūts, tad grāmatu var uztaisīt. Bet kā panākt, ka viņi pēc tam pērk? Jo mums jau, tev arī, kad jau ir pieredze, ka ir tā kā ļoti labs grāmatas ar lieliskiem reitingiem, bestselleri, tad ir tāds grāmatas, kas vienkārši neiet un nekustās. Kas aiz tā slēpjas, kāpēc ir tā, ka viena grāmata super labi aiziet, kur pat liekas, beigās tur nemaz nekas tāds nebija, bet cita tā kā, tu tur ņemies, pēries un nekas nenotiek. Te atkal ir divi veidi, vai tev ir word of mouth, vai tas vārda spēks, ja man liekas neviens cits produkts netiek tik ļoti pārdots ar vārdu spēku tādu, savā ziņā. Vai arī milzīga nauda, lai to grāmatu reklamētu, ja? Lai par to kāds uzzinātu. Un divi veidi, vai tu pats par viņu stāsti un tālāk, faktiski tas produkts pārliecina un viņš aiziet tautā no tā, kad kāds ieteic, jo man liekas, grāmatas vispār, tas piedāvājums ir ļoti plašs. Un tu ietei grāmatnīcā, tu īsti, ja tu tā neesi iepriekš iepazinies, tu tā īsti pēc bildēm vai pēc vāka, vai grūti ir kaut ko izvēlēties. Kā tu vienkārši daļu tur, ko palasīt vakarā. Un tad faktiski, man liekas, šeit gan ir ļoti daudz cilvēki izdara izvēles pēc tā, ko par to saka citi, vai kādas ir citu atsauksmes par to. Tas nav tā kā krējums, kas pa lielam garšo
arī zinām negaršo viss vienādi, ja, bet tas tomēr ir tāds, kur, nu, un tā investīcija jau grāmatā arī nav maza, tomēr viena grāmata maksā no 25 līdz 35 eiro, tā ir liela investīcija, nu, savā ziņā par vienas nedēļas izklaidi, ja, lai izlasītu viņu no vāka līdz vākam, tur ir tas word of mouth baigi, man liekas, tāds, ar kur ir jāstrādā. Bet nav viegli, bet tagad jau neko nav viegli pārdot, jo nav jau vairs viens televīzijas kanāls, kur ir ielikt reklāmas bloku, un tu visi zini, jo visi skatās vakar ziņas. Mēs esam ļoti sadrumstaloti savā telpā, mediju telpā. Un viegli ietekmē savā ziņā, mēs tādā ietekmē laikmetā dzīvojam. Kā tu teici, tā kā mums vajag kaut kādu viedokli iepriekš, lai mēs tā kā nopirktu to preci, vai ne? Ķeramies varbūt klāt pie TV producēšanas. 2014. gadā producēja TV raidījumu Gatavo 3. Es atceros to laiku, bija tas raidījums, un tad bija paralēli žurnāls pie galda. Es skatījos to raidījumu, un tad pirku to žurnālu, lai gatavo tās receptes, kas tur ir iekšā. Tur Āna Pāna bija, Linda Vilmansona, Līva Kļaviņa. Atceros, ka man ļoti patika tā saistība kā tam raidījumam kopā ar žurnālu. Pastāst, kas ir mainījies TV producēšanā toreiz un tagad, jo šobrīd tas ir pamainījies. Nav tāda raidījuma vairs, varbūt tagad paskatoties uz to, liekas nedaudz tā smieklīgi, kā tas viss notika tajā laikā, bet toreiz tas liekas baigi grūti, tā kā, vai ne? Kā tu sajūties toreiz, veidojot šo raidījumu, un kas ir mainījies pa šo laiku? Tur bija tieši tāpatās kā ar visiem tiem projektiem, kad faktiski Linda, Līva un Anna, viņas atnāca un teica, Liena, mums vajag raidījumu, lai popularizētu žurnālu. Viss pie tevis atnāk. Nē, mēs tur strādājam kopā, arī tā, bet saka, mums jāizdomā, kā mēs varētu tikt televīzijā, lai popularizētu žurnālu. Un tad mēs ar manu labo roku Luīzu sasēdāmies, izdomājām ideju, un man bija tik liela nekaunība aiziet pie TV3 un to ideju noprezentēt. Un tur atkal nostrādāja tā baigā deksme, jo tajā brīdī atkal, faktiski tas bija jauns projekts, jauna iedegšanās, un tu aizēji un tur tik spīdošām acīm to stāstu, kad es TV3 noticēju. Bet arī viņi izdarīja tieši to pašu, ko dara es, ka viņi pielika klāt tai mūsu deksmei tādu zināšanu. Viņi teica, ok, mēs taisīsim raidījumu, bet jūs strādāsiet ar mūsu filmētājiem. Un tā bija vienkārši aleluja, jo, ja tas nebūtu, es nezinu, mēs nebūtu tas raidījums droši vien, jo mēs dabūjām profesionālu komandu, kas faktiski to mūsu ideju iedzīvināja. Mēs bijām otrā pusē savā ziņā. Un tad ar TV3 un Gatavo 3 TV3 nekā bija. Cik gadus? 5, ne, 4, es nezinu, bet ļoti daudz sezonas mēs nofilmējām, ļoti daudz sērijas. Un ar tādu milzīgu deksmi mēs gājām cauri. Un palikām, protams, ar vienu, uzskačājām tos savus muskuļus un arī iemācījāmies producēt raidījumus. Un vispārējais, ko mēs tālāk darījām, jau bija atsproties no tā pirmā mazā kucēna slīcināmā, bet tas viss bija tāda milzīga, teiksim, ko mēs toreiz tikai nedarījām, ak, Dievs. Bet tas bija ļoti, ļoti interesanti. Un katrā ziņā, man liekas, viss tas laiks, visi tie 15 gadi ir bijuši ļoti strauji, ātri un ļoti interesanti. Nav bijis garlaicīgi, tā kā nevienu mirkli. Tev ir bijis, tas darbs, ko es darījusi, ir bijis vienkārši ļoti aizraujoši. Un tad tu vari arī viņu tā aizrautīgi darīt. Un savā ziņā es to savu aizrautību uzturu no tiem apkārtējiem cilvēkiem, kas nāk ar to savu aizrautību. Un es gribētu, kad arī turpmāk tajā mūsu satura darbnīcā būtu tas centrs, kur tu vari to savu aizrautību vienkārši uzšķilt un dabūt dzīvu. Jā, par dzīvām idejām runājot. Pagājušajā gadā tu producēji televīzijas šovu Šefpavāra līga. Pastāst, kas bija tava ambīcija un motivācija šim šovam? Mērogs. Tas bija mērogs. Tas vairs nebija vienas studijas raidījums, kurā viens pavārs kaut ko kapā vai divi tā sarunājas ar kādu viesi. Tas bija kaut kas tāds, kas kustina visu industriju vai visu nozari. Savā ziņā jau viņš vairs nav tikai šovs, jo viņš ir šovs, kas kaut ko, man likās, arī ietekmē. Un man kā kulinārā žurnāla izdevējam, protams, gribējās arī to profesionālo, to varēšanu un to atzinību no tās nozares kā tādas un faktiski tiekties uz to izcilību no mājās gatavošanas uz to profesionālāko virzienu un tā, jā,
katrā ziņā kulinārā izcilība ir tā, ar kuru man ļoti gribējās strādāt. Un tā ideja nebija tā kā ļoti svaiga. Mēs ilgi līdz tam augām un ilgi to gribējām, līdz viņa uzdega vai uzšķīlās. Bet tur bija iekšā tā ambīcija, ka ļoti gribas strādāt ar to, gribas izcelt to kulināro mākslu, to kulināro izcilību kā tādu. Man liekas, tas izdevās tīri labi. Izdevās ļoti labi. Bet saka, kas bija tāds varbūt izaicinošākais šī šova filmēšanā? Jo tu saki, tas bija pilnīgi citos apmēros, tas vairs nebija tā kā 1-2 cilvēkus un pat ne 3 filmēt, ja? Tur bija viss reiz 5, ja tā varētu teikt. Kas bija tev varbūt grūtākais šī visa projekta laikā? Man atkal tas izaicinošais mērogs, šajā gadījumā mērogs. Mēs, protams, bijām kaut kādas atsevišķas lietas darījuši, bet šeit man arī lipa trīcēja, man bija bail par to mērogu kā tādu, jo es nemācēju. Neviens no mums nemācēja. Pilnīgi neviens. Bet mēs bijām darījuši kaut kādas atsevišķas daļiņas, atsevišķas funkcijas mēs bijām veidojuši, bet tikai tad, kad tu sāc, kā sākās, ja kurš projekts tu ideju uzliec uz papīra, tad tu mēģini viņai piesaistīt finansējumu vai kaut kā mēģini sarunāt viņas realizāciju, un tad, kad tas notiek, tikai tad tu patiesībā nirsti dziļumā un sāc domāt, kā es to izdarīšu. Un tad tajā brīdī, kad mēs kaut kādā mājā sākām nirt dziļumā un kā mēs to izdarīsim, tajā brīdī mums visiem bija sarkani vaigi un liels acis. Un mēs domājam, kā mēs to izdarīsim, un šitiem mēs vispār neko nesaprotam. Un tur nāca klajā tas, kad atkal mēs ar to savu deksmi, ar to savu lielo gribēšanu, tur pievilkās klāt gan operatori, mūsu paši operatori, kur vienkārši tieši brīvprātīgi un tieši par neko bija gatavi arī no mums aizdegties un zīmēt to schēmu, kā mēs to izdarīsim. Un tas viņu zināšanas, viņu pieredze palīdzēja mums patiesībā ļoti to projektu realizēt. Tā kā mums bija galvenais operators Renārs Muskars, viņš mums izglāba jau vienreiz. Mēs ar viņu iepazināmies gatavot rises, kad mēs bijām pilnīgi neko no producēšanas. Tad šajā gadījumā arī viņš tiešām nāca mums ar Luīzi talkā un palīdzēja mums izplānot, palīdzēja piemeklēt telpu, jo mēs pat īsti, mums pat nebija tādas pieredzes, kā mēs telpu atradīsim, kur to izdarīt. Un man jau likās, tepat mazajā studijā mēs te varētu visu iespiest, tad viņš saka, nē, un visu. Un tur tik daudz atradās. Tajā brīdī, kad tu nirsti iekšā un sāc meklēt detaļas, kā tu nofilmēši tur 4 vienlaicīgi vai 3 vienlaicīgi, kas gatavo, kā tu vispār ūdeni pievilks, kā tu tur vispār elektrību nodrošināsi, kā mēs vispār izdomāsim, kādiem produktiem strādāt, jo mēs taču nestrādājam restorānu vidē, tur ir noteikti visādas vielas, kuras mēs nemaz nezinām, un kā, vai tas nāzis, kas mums ir sarunāts, vai tas būs gana labs, lai viņš ar to kapātu, un vai vispār viņš to pannu nesidīs pa gaisu, ja? Jo, kas viņam tur ir nolikt priekšā. Katrā ziņā ļoti daudz viss tā, tādā milzīga uzdrīkstēšanās mums kā tādam tomēr mājas gatavošanas entuziastam, tā kā nostāties tās lielās nozares priekšā un mēģināt viņus iedvesmot un sapakot tādā televīzijas raidījumā. Milzīga uzdrīkstēšanās, bet atkal tur tāda baigā deksme un visiem kopā mums, man liekas, sanāca. Baigi labi sanāca. Vai būs otrā sezona? Jā, būs. Vai mēs jau varam atklāt. Mēs varētu tagad pāriet uz jaunu tēmu par ēdienu fotografiju. Es pieļauju, ka arī pirms 15 gadiem uzrunāt klientu un pateikt, mēs jums uztaisīsim ļoti skaistas ēdienu bildes. Stāvim skatījās lielām acīm, brīnījās tur kādas, kāpēc mums vajadzētu ēdienu bildes. Un šobrīd tā jau pilnīgi norma. Un pasaka, kā tas ir izaucis šo gadu laikā, kā tas bija tad, kad tu sāki ar to nodarboties ar ēdienu fotografiju, kā atsevišķu vispār tādu kā nozari. Un kā tas ir tagad, kas varbūt ir pamainījies pa šo laiku? Tur ir milzīga attīstība bijusi tajā visā. Ir jau bijusi tā ēdienu fotografija visu laiku. Kaut vai Ievas virtuvē tur bija Zemgalietis, kas fotografēja. Tur ir lielie vārdi, kas arī specializējas to ēdienu. Bet tur ir mode baigi mainījusies. Tas veids, kā tu to dari, ir ļoti mainījies. Tehnoloģijas ļoti augušas ir.
tur tāda nemitīga attīstība. Bet tas ir kā jebko, mēs paskatāmies tagad raidījumu, kur mēs filmējam pirms 15 gadiem, viņš mums liekas garlaicīgs, bet toreiz viņš nebija garlaicīgs. Vienkārši mēs esam citi un mums ir cita vide. Tas pats ir ar to žurnālu bildi. Pirms 15 gadiem viņa bija skaista, viņa skaitījās. Skaistēt uz viņu paskaties, domā, ārprāts. Ja? Šausmas kaut kāds. Un arī, es teiktu, ka mēs esam izgājuši kaut kādu tādu baigo evolūciju un lietas, bet arī tehnoloģiski viss ir ļoti audzis un mainījies. Katrā ziņā tehnika kaut vai ir labāka palikusi. Tu vari uztaisīt lielāku, foršāku makro vai tu vari izgaismot. Katrā ziņā varbūt ir arī garšīgi bildi uztaisīt vieglāk kā pirms 15 gadiem, jo tehnoloģija to atļauj. Kaut vai tu vari ar iPhone uztaisīt smukēdienu bildi, tad to jau mēs redzam. Ja? Tu vari paprasīt mākslīgam intelektam, lai viņš tev uzbiedina pa velti virsū to pūdercukuru. Tā nemaz tur nav jāstāv pie tā kāda. Baigi viss mainās, baigi interesantā laikā dzīvojam. Jā, par tādiem izaicinājumiem, kas ir bijis varbūt izaicinošākais tev šajā ēdienu fotogrāfijā? Ko tu atceries kā tādu grūtu vai nezinu, tiešām tādu izaicinošu, ka tas bija prasīja no tevis daudz nervus varbūt, vai pacietību, vai ko? Es nezinu, tur man liekas, tur ir galvenais, lai mēs zinām, kas ir jādara. Tādā ziņā ar ēdienu, bet tas man liekas ar jebkuru darbu. Mēs daudz strādājam arī ar reklāmas fotogrāfiju kā tādu. Kad mēs fočējam arī kā reklāmas projektu, un ja klients pretīm ir, kurš skaidri zina, ko viņš grib, un var to izstāstīt, un mēs to varam, mēs varam izpildīt, manuprāt, jebkuru viņa vēlmi, bet tā vēlme vienkārši jāzina, un viņa ir jānoformulē. Un ja klients to vēlmi var noformulēt, man liekas, mēs varam izdarīt jebko, un ir projekti, kas ir ļoti viegli, ja mums ir tā saskaņa, un mēs tā kā esam sadzirdējuši, ko tas klients grib, un tur ir klikšķis, un viss notiek, bet smagi ir tad, ja nav tā klikšķi, un ja mēs absolūti nesaprotam, ko tieši tu vēlies. Tu uzcep kūku, tu saki, es gribu kūku, un tad tu uzcep to kūku, un viņš ieraug to kūku, nē, es saka, kūku negribēju, es gribēju citādā kūku, bet tu teici tikai, ka tu gribi kūku, un tad, nē, es gribu tur. Es gribu, lai tai kūkai tur ir šokolādes glazūra, un tad tur viņai uztais to šokolādes glazūru. Nē, ne jau tāda šokolādes glazūra, es gribēju baltu šokolādes glazūru, jā, bet tu man neteici, ka baltu šokolādes glazūru, tu gribēji šokolādes glazūru. Es tagad zinu, ka es gribu baltu šokolādes glazūru, un tu uztais baltu šokolādes glazūru, un viņš saka, vēl kaut ko tur pielikt klāt. Katrā ziņā, ir ļausmīgi grūti, ka tev nav pretīm konkrētības, tas, un tad ir baigi smagi. Ir bijuši ļoti smagi projekti, bet man kaut kā ir tā, ka es baigi aizmirstu. Es tā kā vispār neatceros kaut kādas sliktas lietas, vai kas man tur baigi slikti noticis, vai kur man smagi gājis. Ir vienkārši smagāk projekti un vieglāk projekti, bet tā jau tāda dzīve, garoziņa. Nav, es nevarētu teikt, ka tā ir nozara, kurā tur būtu baigi jālauž kaut kas. Tu iepriekš jau pieminēji mākslīgo intelektu. Vai tev nav bail, ka šis mākslīgais intelekts atņems kaut kādā ziņā tev darbu? Varbūt vairs nevajadzēs tādu ēdienu fotografiju. Varbūt mākslīgais intelekts pats varēs salikt kopā grāmatu, samaketēt, uztaisīt dizainu, bildes un tā tālāk. Un arī, TV raidījumiem uztaisīt scenāriju, varbūt nevajadzēs scenārijus, arī pat samontēt un tā tālāk. Skaņu celiņu nodrošināt. Viss. Kā tu uz šo skaties? Vai tu no tā baidies, vai tu tā kā mēģini to sadraudzēties? Kādas ir tavas attiecības ar mākslīgo intelektu? Es mēģinu viņu izmantot savā labā un atvieglot dzīvi. Katrā ziņā mēs arī paši esam sākuši, ka mums ir kaut kāds idejas jāģenerē, mēs paprasam arī mākslīgā intelekta viedokli. Viņš tā kā tāds 5. kolēģis. Un dažreiz tev vieglī vērts arī ieklausīties. Es tomēr apkopo kaut kādu, varbūt citu burbuli, kurā mēs neesam, un no turienes varbūt arī kaut kāda atblāzmiņa rodās. Tāpat tās arī, piemēram, rakstu kādu oficiālāku vēstuli, es viņam iedodu, satais pareizi izņem ārā manas lielos burtus un saliec pareizi komatus un pāraksti tā, lai tas izklausās, ka es esmu juridisko fakultāti beigus. Un viņš to smuki izdara, bet katrā ziņā tulkošanas funkcijas es, piemēram, arī ieslēgus, vai subtitrēšanas funkcija. Man liekas, patiesībā mēs esam pat tiem pēdējiem 2 gadiem tikuši vaļā no tik daudz
tehniskām lietām, tehniskiem darbiem, kas mums atņēmuši laiku, ir tā kā, kad tādā ziņā apsveicami. Vai viņš manā vietā būs, vai viņš būs radošāks nekā es varbūt, es nedomāju. Jo viņš barojās no tā, ko mēs iepriekš esam sadarījuši. Un patiesībā, ja viņš to no tā izmanto, tur ir tur grūti, ka viņš varētu būt radošāks par mani. Es domāju, manai dzīvei ietiks, kā būs maniem bērniem. Ar to es nezinu. Tas ir jautājums, jā. Klausoties šajā sarunā, vispār zinot tavu darbu vēsturi, principā izklausās, ka tavs darbs ir tā kā piepildīt citu sapņus un ambīcijas. Bet kā ir tev pašai, vai tev paliekot šajā neredzamajā daļā ar Excel tabulām un visiem aprēķiniem un atbildību par finansēm un tam līdzīgi, vai tev nerodas vēlme pašai būt priekšplānā kaut kādā brīdī un pašai kaut ko radīt ar savu vārdu, nevis būt aiz citiem? Es varbūt piepildu tos citu cilvēku vēlmes un ambīcijas, bet savā ziņā tās, es kaut kā apmierinu arī savas ambīcijas, piepildot viņu ambīcijas. Man ar to ir gana. Tas, ko man gribētos dalīties arī ar to, ko es pielieku klāt. To neredzamo daļu man gribētos. Es kaut kā, es nezinu, vairākus gadus domāju par to, ka es gribētu mācīt, es gribētu nodot kādam, es gribētu mentorēt. It kā jau es to daru. Kaut vai ar to, ka tas cilvēks atnāk pie manis to ideju. It kā jau es palīdzu tā ideja uzplaukt, tam biznesam rasties un tam produktam aiziet pasaulē. Bet man gribas vēl kaut kā arī to savu to profesionālo background, tieši to neredzamo daļu, kā tu saki, kas nav tā skaistā grāmata beigās, bet tas, kas ir apakšā tam visam, man gribētos arī to kaut kā iedzīvināt un nodot. Tas man pēdējā laikā tāda vēlme, tas ir vecuma. Bet pašai būt priekšā negribās, jā? Pašai savu grāmatu, savu autoraidījumu, nezinu, savu podkāstu. Es varētu sākt mācīt, tas būtu mana lekcija. To es varētu, jā. To es tā kā gribētu. Tā kā mans kaut kāds kurs, to es varbūt gribētu, bet man līdz vēl jāapmācās līdz tam. Tavā vadībā iznākušas vairākas bestselleru pavārgrāmatas, visādi ļoti labiem reitingiem televīzijas raidījumi un citi produkti digitālā formātā. Kas tev vēl var izaicināt? Kas varbūt ir tavi kaut kādi profesionālie izaicinājumi vai kaut kādi sapņi, ko tu vēl gribētu piepildīt? Vienu brīdi man bija sapnis pārsniegt 1 000 000 apgrozījumu. Es nesaprotu, kāpēc vispār tik stulbs sapnis varēja būt. Tas jau, man liekas, tāds standarts, atzīstās miljonus. Man liekas, jo tas vispār nav svarīgi. Man liekas, tev apgrozījums tur 200, 500 tūkstoši, nezinu, 10 miljoni. Ja galvenais ir, lai būtu interesanti, un man nenormāli gribētos, ka man ir bijis ļoti interesanti 15 gadi. Ļoti interesanti 15 gadi, un es gribētu, kad viņi vēl kādi ir uz priekšu tādi, kad man ļauj būt tajā virpulī, man ļauj būt starp tām idejām, man ļauj būt starp tiem cilvēkiem, kas nāk un kuriem deg acis, un kad es varu būt tajā iekšā un to piedzīvot, piedzīvot to, ka tas uzzied. To man gribētos, bet tā, ka man būtu tā, kad saka izdot grāmatu, nopirkt Maserati, tur, nezinu. Tas man nav tāda, nē, man nav. Un tieši šajā gadā es domāju, parasti tomēr tu jaunam gadam sākoties vai ap savu dzimšanas dienu, tā kā mēģinu salikt kaut kādu plānu tur uz priekšu 5 gadai. Es pat pieķēru sev pie domas, ka man laikam 1. gadu nav, man parasti kladīts aizmugurē sarakstīti kaut kādi 12 punkti, ko vajadzētu tā kā vairāk darīt tajā gadā, vai ko es gribētu realizēt, vai ko es gribētu piedzīvot. Man faktiski nav šogad, es nesarakstīju tos savus 12-15 punktus, jo man gribās, lai man ir tā, lai es nezaudēju to drāju, lai man ir interesanti, lai man ir enerģiski apkārt. Un kad man tā vide, mums arī, mēs esam mazs kolektīvs savā ziņā, un man liekas, ka mums ir ļoti, uz doto brīdā ļoti labi, bet nevis tā kā komfortabli labi, bet tā kā ļoti interesanti. Mēs tā kā viens otru papildinam, un mēs tā kā, esam visu laiku tādā spriedzītē, un man vajag gribās, kad ir tā spriedzīte. Man negribas atslāpt vispār nemaz. Es negribu pensijā, es baidos no tā.
Es vispār nesaprotu, kā cilvēki gribētu iet pensijā. Es gribu strādāt līdz nav mūs šķirs. Āvid, jā. Klauda, no malas es pieļauju, daudziem izklausās sapņu darbs, filmēt tur kulinārijas raidījumus, izdot žurnāli, izdot pavārgrāmatas, superīgi. Bet kas ir varbūt tā garoziņa vai tā aizmugur, ko neviens nezina darbā ar ēdienu? Kas ir tas, kas varbūt, tev nevis varbūt nepatīk, bet kas ir tas, par ko cilvēki maz neaizdomājās? Pirmkārt, daudz jāstrādā. Ir daudz jāstrādā, un tad, kad tu darbojies ar ēdienu, tev visu laiku smird drēbes. Tieši tik praktiski, jā. Jā, bet tas ir sapņu darbs. Visnotaļ tas ir sapņu darbs. Es domāju. Es esmu strādājis lielās organizācijās, un man kaut kad sākumā, man arī bija tā kā, jaunam esot, man arī bija tāds, man gribējās strādāt lielā organizācijā, ka tu esi lielā birojā, tur viss no rīta satiekās, tur pie kafijas krūzes, tur pačalo, un tur sēd, tur viss tā open office, un tur 300 darba vietas, un tu tur esi mazā bite. Bet es kaut kā to piedzīvoju, izdzīvoju, katram novēlu, bet man liekas, tas, kur es tagad esmu, ka tu esi tāda viena bite. Un patiesībā es tiešām ticu, ka ja tu kaut ko gribi ar smagu darbu un bišķi zināšanām, tu vari jebko sasniegt, man liekas. Vajag tikai, bet tur ir ļoti jāstrādā, daudz jāstrādā. Bet ir jābūt tai deksmei. Tu nevari vienkārši rakt un nepacelt acis uz augšu. Tev ir jābūt tai baigai dekšanai, tai dekšanas sajūtai un arī. Bet, ja tev ir tā deksme un tu pieliec klāt to darbu, tur var daudz izdarīt. Un tāpēc, man liekas, arī ir daudz jauniešu, kas brauc uz ārzemēm un mēģina tikt lielās kompānijās ar vārdu. Man pašai tādi 3 augu mājās. Un man liekas, tu tur dabūni, protams, to pieredzi, tu dabūni to, ka tu esi kaut kā liela, viena maza daļa, bet tu vari lielāku prieku, lielāku enerģiju, lielāku to gandarījumu dabūt no tā, ka tu kaut ko izdari pats. Un es visiem rosinu, ja ir idejas, vajag cept augšā un mēģināt tās realizēt, bet jārēķinās, ka būs jāstrādā vairāk nekā ofisā. Un viss es darbaholiķu. Es esmu šausmīgi darbaholiķu. Tā ir tā labā vai sliktā īpašība? Tāda es vienkārši esmu. Tāda vienkārši. Tas tev gan palīdz, gan traucē dzīvē, es pieļauju. Es nezinu, vai man tas traucē, jo man nav nekādas problēmas svētdien pastrādāt. Man vienkārši patīk. Un man vienkārši patīk strādāt. Ir tāds teiciens par to darbu, kas tev laikam, vai dara to hobiju, kad nejūt, ka tas vairs ir darbs, tas ir tā ir tā īstā vieta. Bet tā kā tu esi tik ļoti daudz iekšā kulinārijā, tad, man liekas, tu varētu vislabāk pateikt par kaut kādām sabiedrības tendencēm kulinārijas jomā. Kas varbūt ir tā lieta, ko mēs varētu labāk darīt virtuvē visi? Tev ir kāds novērojums? Pirkt kvalitatīvākus produktus. Jo, man liekas, tas, ja tu vecāks paliecini, tu vairāk virtuvē, es esmu ļoti daudz redzējis. Tu pat zini, cik mums ir izgājuši cauri žurnālam autori un visu. Mēs ļoti daudz redzam ikdienā, kā citi gatavo. Bet tas, kas pie mums uz žurnālu atnāk, ir cilvēki, kas tā kā mīl gatavot. Aiz viņiem paliek ļoti liela neredzamā daļa, kas nemīl gatavot. Tad tas, ko viņi ēd, ir patiesībā ļoti, ļoti slikti. Un tāpēc mēs resnējam, tāpēc mēs slimojam, tāpēc mums ir alerģijas un lietas. Man liekas, un tas, ko es esmu sapratusi pēc šiem gadiem, nevis nopirkt štruntīgu gaļu un tur salikt 58 garšvielas un izdomāt tehniku, kā viņu pasniegt, bet vienkārši nopērts kvalitīvu gaļu. Un vienkārši sāli pipars, un viņa vienkārši izcila. Katrā ziņā neko nevajag čakarēt. Un man liekas, ja mēs tiešām sāktu pirkt kvalitatīvus produktus, tad viss būtu daudz labāk. Tad patiesībā, ja tu tā rakstītu kladītē un kvalitīvos produktus, un, ja tu tad sāktu to darīt un rakstīt kladītē tos savus izdevumus, būtu dārgāk. Es piekrītu, būtu dārgāk, bet ne jau 2 reizes. Tie būtu procenti, 10, 20. Varbūt tāda kā investīcija sevī, varbūt to tā var uztvert vairāk. Jā, bet tā ir tāda mana gudrība, kas nāk ar manu vecumu. Es saprotu, ka ir jāskaita arī, kāpēc viņi tur jauniem cilvēkiem un visu, bet tad vienkārši labāk ir ēst tīrs burkānus.
nevis pirkt pelmeņus. Jā. Viss, kas kādreiz ir strādājuši ar tevi vienalga lielākos vai mazākos projektos, zina, ka tu esi tāda kā darba mamma un tu proti radīt tādu ģimenisku atmosfēru. Saka, vai tā ir tāda apzināta pieeja tavam darbam, vai tas no tevis nāk tā dabīgi? Man tas nāk dabīgi. Man liekas, ka man iepriekšējā dzīvē ir bijušas kaut kādas milzīgas ģimenes vai kaut kas tāds. Es nezinu, bet man tiešām drausmīgi svarīgi, lai visi pēduši. Tā, kad mums ir filmēšanas tiešām sākumā, kad mēs tos pirmos projektus taisījām, mums nekad nebija kaut kāda tur ēdināšana no malas pasūtīt. Mēs vienmēr tā kā parūpējāmies, iepriekšējā vakarā izvārīs čilīka un kārne vai zupiņu līdz lielais katls, ka visi tādi silti ēdieniņi dabūs. Man tas tiešām licies ir ļoti svarīgi, jo tas iedod tādu, es to savu mīlestību izrādu caur pabarošanu. Tā ir tā mīlestības valoda, jā? Jā, tā ir mīlestības valoda. Man vienmēr ir bijis ļoti svarīgi mājās, ka mēs kopā ēdam vakariņas. Es vienmēr taisu, ka 8-9 vakarā es taisu siltas vakariņas. Visi grib vai negribētu tās manas vakariņas. Grib vai negrib. Katrā ziņā, tā ir mana mīlestības valoda. Man nenormāli liekas, kaut vai tu apsēdies pie tā galda, un tas koncepts pie galda, tas jau arī faktiski radās tas nosaukums no tā, ka ap galdu tu sapulcini, un tad ir tas laiks arī parunāties. Un parunāties ne tikai par to, ko tu ēd, bet parunāties, kā tev dienā gāja, kas tev svarīgi, kas tev nomok, kāpēc tu raudi. Kad tur visu kaut ko tu var ap to galdu izrisināt. Un to tu nevari izdarīt, vienkārši paņemot bļodu, aiziet pie televizors, atceļot kājas un ēdot individuāli, vai aizvalkoties augšā bērns uz istabu pie akala, iekāpjot gultā un skatoties telefonā. Tu to nevari izdarīt, tāpēc man tā... caur to ēdienu es kaut kā tiem saviem bērniem mēģināju rādīt, ka es viņus mīlu, lai es arī daudz strādāju. Par mīlestības valodu ēdienu runājot, man tā noslēdzošais jautājums. Ja tu varētu izvēlēties jebkuru cilvēku no pasaules, ar kur kopā vakariņot, kas tas būtu un ko tu viņam gatavot? Vienalga, cik nereāli varbūt būtu satikt šo cilvēku. Pilnīgi jebkur tu vari izvēlēties. Šito tu varēji man pajautāt vienu dienu iepriekš, lai es tā kā izdomāju. Nekas, mēs varam pagaidīt. Nav kaut kāds tavs sapnis, ar kuru tu gribētu parunāties, vai dzirdēt no viņa kaut kādu padomu, vai vienkārši iedvesmoties no šī cilvēka. Pat ne profesionāli saistītu. Tas varbūt aktieris, ierētājs vienalga. Baigi grūts jautājums. Nekas, mēs izgriezīsim. Man faktiski... Es esmu ļoti daudziem cilvēkiem gatavojos ēst, jo, kā es teicu, tā ir mana mīlestības valoda, un pie manis brauc draugi, radi, paziņas, darba kolēģi, klienti, sadarbības partneri, visu kaut kas, un es katru reizi esmu mēģinājis ar to ēdienu viņam iedot to. Tas, kas man liekas būtu visgrūtāk, ja es gribētu tā kā palutināt sevi un tā kā es taisītu vakariņas sev, man būtu nenormāli grūti izdomāt, kādas tās vakariņas būtu, lai sevi tā kā iepriecinātu, jo es vienmēr esmu bijis tā kā otrā pusē, tas, kurš to dod un kurš to gatavo, es nekad neesmu bijusi tajā pusē, kam gatavo. Tiešām. Un, kaut vai, nezinu, mēs ģimenē domājam, ko ēdīsim vakariņās tur. Un tad man vīrs kaut kad, tur viens tur to, otrs šito, un bieži vien tā, ka tu gatavo tur 3 dažādas lietas, lai tur viss būtu visiem izdabāt. Un tad kaut kad mans vīrs man prasa, ko tu pat gribētu? Es nekad nezinu, ko es gribētu, jo tu vienkārši izslēdzi to versiju, ka tu kaut ko tā kā baigi gribi. Tu tā kā, līdz ar to, man liekas, man būtu tās vakariņas sev būtu baigi izaicinoši. Un es pat nezinu, kas tas būtu. Bet es novēlu, tad tev tiešām sarīkot šādas vakariņas sev, bet nevis, lai tas būtu kā izaicinoši un grūti, bet lai noteikti tā atbrīvojoši tā ar baudu, un lai tu to ēdienu pēc tam no sirds izbaudi. Es tev tiešām to novēlu.
Pateicībā tev, Lien, par šo sarunu. Tava neliela dāvaniņa ar kaut kādu lietiņu, kas man asociējās ar tevi. Tu vari droši izpakot unpacking video šis būs un paskatīties, kas tur ir iekšā. Es ceru, ka nekas tāds nav. Te būs svecīta. Jā, es sveču mēnesi. Patisoniņš mazais. Jā. Turpinot ēdienu tēmu, vai ne? Jā, nu viens no maniem top 5 produktiem. Jā, kas ir tava leduskapī. Nu, redz, lieliski, lai tev olas ne tikai leduskapī, bet arī kājās. Paties visiem pirkstiņiem. Jā. Paldies. Paldies tev par sarunu. Paldies.